arī apsveic ar uzvaru. Kāda bija spēle pret Austriju? Jāpasaka to, ka mums bija tomēr pārsvars līdz ar to, ka vienkārši austrieši vakarā spēlē. Tas bija jūtams. Un, kļūdas vienmēr ir. Paldies puišiem par to, ka pārvarēja tās neveiksmes, kas bija. Un, es domāju, pelnīt uzvaru. Mazliet, teiksim, tāds rūgtums ir par to, ka no 3-0 mēs uzreiz īsā brīdī atkal divus ielaidām. Sākām palaisties, sākām zaudēt divcīņus, un pretinieks to ātri izmantoja. Kā es teicu, Vācijas kauss redzams, kad ir ļoti augstā līmenī, ļoti intensīvas spēles, un vakar austrieši apspēlēja mainiekus, vāciešus. Tā kā katra komanda var vinēt katru, un te katra pielaistā kļūda var maksāt vārds. Tā kā jāmācās spēlēt ir pareizi uz komandu, bet arī pašā laikā paldies puišiem par šo uzvaru. Tātad mēs darījām kaut ko labāk nekā pretinieks. Ko tu kopumā par turnīru var pastāstīt, iziet no savu skatījumu? Kā es teicu, mēs redzam, ka tā intensitāte bija visai ātra, liela, daudz spēku spēles, un kaut kur pirmajās spēlēs mēs tomēr zaudējām. Pretinieks bija spēcīgāks, bet tas arī liecina to, ka mums ir spēlētāji, kas vēl joprojām ir bez līgumiem, ir spēlētājiem, kam nav tās labākās sezonas, un katrs cenšas parādīt sev no labākās puses. Ir pie kā piestrādāt. Es domāju, katram ir jāsaprot to, kāpēc viņš ir šeit, ko viņš var izdarīt, cik tā viņš var izdarīt. Bet turnīrs vienmēr mums ir laba pieredze. Un cik es sapratu, ka vācieši atkal gaida Latvijas izlases nākamā gadā. Tā kā par to uzticību, jo, kā es teicu, šis turnīrs ir augsts līmeņi un 3 spēles. Tu vari jau kaut kādu slēdzienu izdarīt par šīm spēlēm, par spēlētājiem.